Sveicināti! Šķiet, ne par vienu citu biedrību pasaulē nepastāv tik daudz noslēpumu un teoriju kā par brīvmūrniekiem. Daži viņus vaino teju par visu pasaules revolūciju un karu iesākšanu, bet citi atkal lepojas, ka tie veidojuši pamatus moderno demokrātisko valstu sistēmām. Un kur nu vēl visa noslēpumainība par daudzajiem organizācijas biedru līmeņiem, rituāliem un aizdomām, ko gan tie varētu darīt aiz savām sabiedrībai slēgtajām durvīm. Šī organizācija jau ilgu laiku pastāv teju visās Eiropas valstīs, ieskaitot Latviju, un arī ārpus tām. Bet kas vispār ir brīvmūrniecība un kā tā cēlusies? Kā tā darbojas un kas slēpjas aiz tās noslēgtības? Un vai tās biedri ir atstājuši kādu iespaidu uz Latviju? Atbildi uz šiem un citiem ar tiem saistītiem jautājumiem meklēsim šajā kanāla Laika doma raidījumā. Brīvmūrnieku izcelsmes vēsture. Paši brīvmūrnieki savā starpā strīdas, kad tieši radās viņu organizācija. Ambiciozākie meklē saknes jau senajā Ēģiptē, pie tās piramīdu cēlējiem, vai pie Aleksandrijas matemātiķa Eiklida, citi pie senajiem grieķiem, kur eksistēja vairākas slepenās biedrības jeb mistēriju kulti, piemēram grupas, kas sekoja Pitagora slepenajām mācībām. Neiztiek arī bez versijām par citu tautu senajiem pagānu kultiem. Cita versija, kas ir izplatītāka, meklē savu sākumu Bībeles motīvos, īpaši saistībā ar ķēniņu Zālamanu un viņa tempļa būvniecību. Tomēr izskatās, ka vienīgās pierādāmās brīvmūrniecības saknes meklējamas daudz vēlāk. Precīzāk vēlajos viduslaikos, saistībā ar akmeņkaļu un mūrnieku ģildēm. Viduslaikos ģildes pastāvēja daudziem amatiem. Tās darbojās savu biedru interešu aizsardzībā, izglītošanā un veidoja daļēji slēgtas sabiedrības, kas nodrošināja, ka tikai šīs ģildes pārstāvji ir pa īstam tiesīgi nodarboties ar šo amatu un turēt tā zināšanas tikai savu biedru starpā. Varētu rasties jautājums, kāpēc tieši šīs seno akmens ēku mūrnieku ģildes sāka veidoties par kaut ko pavisam savādāku, kas izgāja ārpus parastas amatnieku ģildes rāmjiem? Uzskata, ka tas notika tāpēc, ka atšķirībā no pārējām ģildēm, kurās citi amatnieki, kā piemēram kurpnieki, galdnieki vai maizes cepēji parasti visu mūžu pavadīja vienā un tajā pašā pilsētā, mūrnieku ģilžu amats pieprasīja no tās biedriem lielāku mobilitāti. Šo ģilžu pārstāvju galvenie uzdevumi bija baznīcu un katedrāļu veidošana. Parasti, kad kādā pilsētā tika uzcelta jaunā katedrāle, nebija tūlītējas vajadzības pēc vēl kādas katedrāles celšanas tajā pašā apdzīvotajā vietā. Tāpēc mūrnieku ģildes pārstāvjiem pēc sava darba paveikšanas nācās pārvākties uz kādu citu pilsētu vai pat valsti, kur bija nepieciešamība pēc jaunas baznīcas celtniecības. Tas veidoja šo ģilžu pārstāvju lielāku saskari ar citām kultūrām un atšķīra tos no citām ģildēm. Vēl kāda šo akmens mūrnieku ģilžu iezīme bija tā, ka šķiet jau visai agrīni tā saviem biedriem mācīja ne tikai prasmes priekš tiešo būvniecības amatu veikšanas, bet arī dažādas mācības, kas bija paredzētas, lai rūpētos par savu biedru raksturu. Tā teikt, ceļot stingrus pamatus ne tikai plānotajām ēkām, bet stingrus pamatus arī pašiem šo ģilžu biedriem. Šiem amatniekiem bija nepieciešamas nopietnas zināšanas matemātikā un ģeometrijā. Varētu teikt, ka dziļākas zināšanas nekā vairumam citu amatnieku. Jau kopš antīkajiem laikiem šīs zinātnes tika daļēji saistītas arī ar okulto, jeb slēptajām zināšanām. Skaitļiem tika piešķirtas īpašas nozīmes,
Pastāvēja runas par svēto ģeometriju, dodot līdzības ar Dievu kā visuma arhitektu. Sakrālo ēku celšana tika saistīta ar dievišķo. Visdrīzāk jau visai agri sāka parādīties šīs paralēles ar Solomona tempļa celtniecību, kas pēc Bībeles stāstiem netika būvēts parastā veidā, bet gan brīnumu ceļā, bez parastajiem darbarīkiem. Ar laiku šo pamata mītu sāka papildināt arī nostāsti, kas nenāca no Bībeles. Piemēram, saistībā ar kabalu vai tai līdzīgām mācībām, vai jau pieminētajiem senajiem grieķu vai romiešu mistēriju kultiem. Uzskata, ka ar laiku šīs zinības, kas nebija tiešā veidā saistītas ar pašu celtniecības procesu, kļuva aizvien izplatītākas šajās mūrnieku ģildēs, un ar laiku parādījās cilvēki, kas par tām uzzinot, vēlējās apgūt tikai šīs mistiskās, filozofiskās zinātnes. Tā ar laiku parādījās aizvien vairāk jauno ģilžu biedru, kas bija apguvuši tikai to un nemaz vairs nenodarbojās ar mūrniecību. Izskatās, ka sākotnēji tie bija tikai turīgākie sabiedrības slāņi, kas par šādu zināšanu iegūšanu bija gatavi finansiāli atbalstīt šīs mūrnieku ģildes, vai kā tās sevi sauca ložas. Nosaukums loža ceļas no pagaidu ēkas nosaukuma, kuru mūrnieki uzcēla savas darba vietas tūmā, lai būtu pašiem, kur uzturēties celtniecības laikā. Tā ar laiku radās ložas, kas primāri nodarbojās tikai ar šo mācības došanu, nevairs ar pašu tiešo mūrniecības amatu. Oficiālās un pierādāmās organizētās brīvmūrniecības dibināšanas datums ir 1717. gada 24. jūnijas, kad 4 jau eksistējošas brīvmūrnieku ložas Londonā apvienojās, lai izveidotu pirmo lielložu. Pirmās šīs ložas bija Anglijā, bet jau ap 1730. gadu tika izveidota lielloža Francijā. Tieši Francijā sāka parādīties jauna brīvmūrniecības izcelsmes versija, kas saistīja to ar templiešu bruņiniekiem. Tā saistīja brīvmūrniecību ar templiešu ordeņa izveidi krusta karu laikā, 1818. gadā Jeruzalemē. Šī versija iepatikās daudziem brīvmūrniekiem, un ar Jeruzalemes templi un templiešu ordeni saistāmi vairāki līmeņi brīvmūrniecības sistēmās, un šī versija papildina arī jau esošo saistību ar Zālamana templi. Varētu teikt, ka vēsturiski savu galveno lomu brīvmūrniecība spēlēja tieši apgaismības laikmetā, jeb 17. gadsimta beigās un 18. gadsimtā. Laiks, kad radās organizētā brīvmūrniecība, ir cieši saistīts ar šīm apgaismības laikmeta idejām. Vienlīdzība, individuālā brīvība, zinātniskās metodes atbalstīšana un ideja par cilvēka attīstību. Varētu rasties jautājums, kāds gan tad visam tam sakars ar visām mistērijām, kas novērojamas brīvmūrniecībā? Te jāatceras, ka cits, mazāk uzsvērts apgaismības laikmeta aspekts ir arī interese par antīkajiem laikiem, ieskaitot interesi par seno mitoloģiju un mistēriju kultiem, kas senajā Grieķijā un Romā bija izplatītāki nekā varētu likties. Interese par mistisko un pārdabisko bija raksturīga arī agrīnajiem zinātniekiem, apgaismības laikmeta filozofiem un kultūras darbiniekiem. Tā piemēram slavenais fiziķis Izāks Ņūtons, neskaitot savu darbu zinātnes labā, daudz laika pavadīja pētot alķīmiju un cenšoties izprast Bībeles pravietojumu nozīmi. Par modernās ķīmijas tēvu uzskatītais Roberts Boils interesējās un attīstīja hermētismu, mītisku teoriju par cilvēka spējām ietekmēt dabas procesus, kas sevi iekļāva alķīmiju, astroloģiju un interesi par maģiju. Par līdzīgām lietām interesējās arī, piemēram, Johanns Wolfgangs von Goethe, Gottfrieds Wilhelms Leibniz, Voltērs, Benjamins Franklins, Friedrichs Lielais un daudzi citi apgaismības laikmeta cilvēki.
Līdzīgi notika arī ar brīvmūrniekiem, kas it kā apvienoja jauno racionālo un zinātnisko pasaules skatījumu ar ciešu interesi arī par mistiskajām zinātnēm, saistot tās ar antīkajiem laikiem, kuros dažās nozarēs jau bija sasniegts samērā augsts attīstības līmenis. Sakarā ar jaunajiem atklājumiem visā pasaulē pieauga arī interese par austrumu reliģijām un to misticismu. Vienlīdzības ideju izplatīšanās rezultātā aizvien vairāk rietumnieku ieinteresējās arī par ebreju mistiskajām mācībām, kas tad viss kopumā ietekmēja arī brīvmūrniecības veidošanos un attīstību. Lai gan vismaz sākotnēji brīvmūrnieki visai strikti pieprasīja, lai to biedri ir arī kristieši, konkrētām kristietības konfesijām nebija tik lielas nozīmes, kas izveidoja tādu vidi, kurā kopā varēja darboties dažādu konfesiju pārstāvji, kas tā laika pasaulē nebija nemaz tik izplatīti. Tas arī ir viens no iemesliem, kas izskaidro brīvmūrniecības lielo ietekmi šajos laikos, īpaši 18. gadsimta revolūcijās un citos konfliktos. Brīvmūrnieku dalība dažādos pasaules notikumos gan nav viennozīmīga, jo brīvmūrnieki bija gan starp šo revolūciju atbalstītājiem un īstenotājiem, gan arī starp vecās kārtības atbalstītājiem un cīnītājiem pret šīm revolūcijām. Tomēr lielāku pārsvaru parasti guva tieši tie, kas atbalstīja šo revolucionārā laikmeta domāšanu. Šo notikumu apskats gan būtu tik apjomīgs, ka prasītu atsevišķu raidījumu vai pat vairākus raidījumus, tādēļ šobrīd neapskatīšu to tuvāk. Brīvmūrniecības līmeņi. Laiks tad pastāstīt par šo biedru līmeņu sistēmu brīvmūrniecībā. Tas bieži vien ir tas, ko cilvēki visvairāk ir dzirdējuši par šo organizāciju. Pirmās līdz šim atklātās ziņas par līmeņu iniciācijas rituālu nāk no Skotijas, Edinburgā, 1696. gadā. Izskatās, ka sākotnēji nemaz nebija šo vēlāk tik populāro līmeņu, un tikai laika gaitā izveidojās 3 pamatlīmeņi – māceklis, zellis un meistars. Tie sāka veidoties 17. gadsimtā, un uz lielložas dibināšanas laiku jau pastāvēja šie 3 līmeņi. Vēlāk, laika gaitā, veidojās jaunas brīvmūrnieku tradīcijas, un daļa no ložām sāka pielikt klāt aizvien vairāk līmeņu, līdz sasniedza 33 līmeņus, un atsevišķās ložās ir aizgājuši pat vēl tālāk. Te gan jāpiemina, ka ne visas ložu sistēmas savā starpā atzīst viena otru par pareizām brīvmūrnieku tradīciju turētājām. Pamattradīcija, kura izveidojās Anglijā, joprojām pieturās pie 3 līmeņu sistēmas. Varētu rasties jautājums, ja jau ir tik liela atšķirība līmeņos, vai tas nozīmē, ka, piemēram, kāds brīvmūrnieks, kurš savā ložā var sasniegt tikai 3 līmeņus, ir daudzkārt zemāks nekā kāds cits brīvmūrnieks, kurš ir citā ložā, kur attīstīta lielāka līmeņu sistēma. Tā gluži nav. Šo līmeņu sistēmu varētu salīdzināt, piemēram, ar augstākās izglītības sistēmu. Pamata 3 līmeņi ir līdzīgi kā 3 augstākās izglītības līmeņi. Ja pirmais līmenis būtu salīdzināms ar bakalauru, otrais līmenis ar maģistru, bet trešais līmenis ar doktora grādu iegūšu augstskolas absolventu. Bet, piemēram, 4. līmenis būtu salīdzināms nevis ar kādu 4. jaunievesto augstskolas grādu, bet gan drīzāk ar to pašu doktora grādu iegūšo augstskolas beidzēju, kurš uzrakstījis papildu zinātnisko darbu. Tāpat arī ar vēl augstākiem līmeņiem. Tā, piemēram, 32. līmeņa brīvmūrnieks būtu salīdzināms ar ļoti pieredzējušu doktora grāda ieguvēju, kurš uzrakstījis daudz pētniecības darbus un paveicis citus akadēmiskos sasniegumus. Tādā veidā nevar teikt, ka 30 līmeņus ieguvis brīvmūrnieks ir 10 reizes augstāks par kādu, kuram ir tikai 3. līmenis. Ar šiem papildus līmeņiem brīvmūrniecībā patiesībā ir liels sajukums, jo atsevišķās ložās saviem nākamajiem līmeņiem
Var izvēlēties pavisam citus nosaukumus un prasības vai rituālus to sasniegšanai. Tomēr 3 pamata līmeņi visu laiku paliek vieni un tie paši. Plašākai sabiedrībai parasti vairāk zināma ir tā saucamā skotu rituāla brīvmūrniecība ar saviem 33 līmeņiem. Taču, kā izrādās, tāpat nemaz neveidojās Skotijā, bet gan Francijā. Laika gaitā tā sāka izveidot aizvien vairāk jaunus līmeņus. Vēlāk tās darbības aktīvāk turpinājās ASV, un tikai pēc tam tā patiešām nonāca Skotijā. Šie 33 līmeņi iekļauj tādus interesantus nosaukumus kā Slepenais meistars, Jeruzālemes princis, Rozes un krusta bruņinieks, Prūsijas bruņinieks, Inspektors inkvizitors un Lielā noslēpuma meistars. Šie nosaukumi atgādina dažas no leģendām par brīvmūrnieku izcelsmi, taču tie lielākoties ir radīti tikai 19. gadsimtā. Pastāv pat tā sauktais Memfisas Misraim brīvmūrnieku atzars, kurā ir 99 līmeņi, taču tradicionālā brīvmūrniecība nemaz neatzīst šo atzaru. Dažādas brīvmūrnieku ložu tradīcijas atšķirās ne tikai ar iegūstamo līmeņu skaitu, bet arī ar to galveno saturu, vadmotīviem un noteikumiem. Piemēram, ir tādas tradīcijas, pēc kurām ložas vairāk pieturās pie kristietības, kāds ir piemēram Jorkas tradīcijā, un ir arī citas tradīcijas, kur mācības ir vairāk ezotēriskas, kā piemēram jau pieminētajā skotu tradīcijā. Ir ložas, kuras stingri atturās no politikas apspriešanas, bet ir citas, kur to var darīt. Atšķirības var būt piemēram arī tajā, vai tiek pieņemti tikai vīrieši vai arī sievietes. Tādējādi, lai gan brīvmūrniecība bieži tiek pasniegta kā liela organizācija ar spēcīgu centrālo varu no augšas, patiesībā pastāv ļoti daudz atšķirīgi brīvmūrniecības paveidi, kuri nav tiešā veidā saistīti un kuri nevienmēr viens otru atzīst. Pat vienas valsts robežās var būt vairākas lielložas, kuras katra apvieno savādāka veida brīvmūrniecības tradīcijas. Var būt arī ložu veidi, kas pastāv tikai kādas vienas valsts ietvaros. Lai gan brīvmūrniecība sākumā veidojās Anglijā, vēlākos laikos lielu ieguldījumu tās tālākā attīstībā ielika tieši Francijas ložas, kas vēl pēc tam pārgāja tālāk uz ASV. Citi īpaši un atzīti brīvmūrniecības atzari veidojušies arī citās valstīs. Piemēram, Latvijā diezgan izplatīta bija un arī tagad ir Vācijā un Zviedrijā izveidotā sistēma, ko sauc par Zinzendorfa rituālu. Atšķirības līmeņa sistēmās nebūtu nav vienīgā pazīme, kas atšķir dažādas ložas. Ko brīvmūrnieki dara savās ložās? Labi. Esam apskatījuši brīvmūrnieku rašanās vēsturi un zinām, tā ir liela slēgta organizācija, kurai daudzi piedēvē lielu lomu pasaules notikumos. Bet ko gan šie brīvmūrnieki vispār dara savās ložās, aiz durvīm, kur nepiedarošiem ieeja aizliegta? Var sākt ar to, ka biedriem tiek piešķirti amati. To veidi un daudzums var atšķirties atkarībā no ložas, bet kā galvenos varētu nosaukt meistars, 2 uzraugi, ceremoniju meistars, sekretārs, manzinis, sargs, biedrus ievedošais, orators, banketu meistars, mūzikas direktors un kapelāns. Šie amatu nosaukumi arī ļauj noprast dažas no aktivitātēm, kas notiek ložās. Daudz kas brīvmūrniecībā ir saistīts ar savu biedru izglītošanu un garīgu attīstību, kas būtībā sastāv no diskusijām un dažādu materiālu studēšanas. Tas var būt saistīts gan ar tīri praktiskiem padomiem un mācībām, kā labāk vest savu dzīvi, gan arī ar šo mistisko slāni, kas saistīts ar seno mistēriju un filozofiju izzināšanu, kā arī pašu brīvmūrniecības principu un pagātnes liecību izpēti un izprašanu. Tas viss sevī iekļauj arī virkni ar dažādiem rituāliem, slepenām frāzēm, kuras mūsdienu vērotājiem bieži varētu likties jocīgas,
vai dažos gadījumos pat biedējošas. Lielākoties rituāli ir veidoti priekš jaunu biedru pieņemšanas un pāriešanas uz nākamajiem līmeņiem, taču tie netrūkst arī citur. Piemēram, īpašos veidos, kā brīvmūrnieki savā starpā var sazināties ārpus ložām, lai pierādītu, ka ir brīvmūrnieki. Ložās tiek rīkoti arī sabiedriski vakari saviem biedriem, un nereti neiztiek arī bez alkohola. Sava daļa tiek paredzēta arī mūzikai un dziedāšanai. Liela brīvmūrnieku darbības daļa ir darbs ar labdarību. Tiek ziedots gan dažādām lietām visā pasaulē, piemēram, literatūras izplatīšanai vai izglītībai, gan arī tieši savu biedru atbalstam, īpaši tiem, kas nonākuši grūtībās. Brīvmūrniekiem ir īpaši rituāli savu biedru nāves gadījumā un iespējams arī kādu citu svarīgu dzīves notikumu gadījumā. Jāpiemin, ka, lai gan brīvmūrniecība par spīti tam, ka pasniedz sevi kā slēpto ziņu glabātāju, galu galā nedod tiešu atbildi uz meklētajiem noslēpumiem. Tā drīzāk dod formu un attieksmi saviem biedriem, kas ļauj cilvēkam pašattīstīties noteiktā virzienā, kam vajadzētu tam palīdzēt tālāk pašam darboties savu patiesību izzināšanā. Kas to padara atšķirīgu no citām pašattīstības biedrībām, ir saistība ar mistisko, okulto, kas ir brīvmūrniecības mantojums no viduslaikiem un apgaismības laikiem. Lai rastos kāds labāks priekšstats par to, kāda veida mistērijas tiek apspriestas brīvmūrnieku ložās, nedaudz pastāstīšu par vienu no galvenajiem motīviem, ar kuru saskarās brīvmūrnieks, kurš sāk virzīties uz augstākām pakāpēm. Ja gadījumā šo raidījumu klausās kāds, kurš plāno stāties brīvmūrniekos un nevēlas izbojāt sev pārsteigumu, tad iesaku tagad patīt tālāk uz nākamo tēmas sadaļu. Šis motīvs ir saistīts ar Zālamana tempļa stāstu. Stāsts sākas ar to, ka ebreji savā Ēģiptes laikā apguvuši slepeno mūrniecības akmenkaļu mākslu, kas tad arī likta lietā Zālamana tempļa celšanas laikā. Šis celšanas process tiek aprakstīts kā ar dievišķu iejaukšanos pavadīts darbs. Tiek runāts par tādu kā dievišķu vīziju, gudrību, iespējams īpašu dieva plānu. Ģeometrija un matemātika tiek pasniegta kā valoda, kurā kodēts šis dieva īpašais plāns. Jaunais biedrs tiek iepazīstināts ar brīvmūrnieku leģendu par Zālamana tempļa galveno celtnieku, arhitektu, kuru tie sauc par Hiramu Abifu. Nav īsti zināms, no kurienes parādījās šis tēls, jo pašos Bībeles tekstos tāds nav sastopams. Šim Hiramam Abifam esot bijušas slepenas zināšanas, ar kurām kodētā veidā tas dalījies tikai ar citiem galvenajiem tempļa cēlējiem. Esot bijis kāds slepens vārds, kuru pasakot tika gūta piekļuve šīm slepenajām zināšanām. Tālāk tiek stāstīts, kā zemāka līmeņa strādnieki vēlējušies uzzināt šo vārdu no Hirama Abifa, bet tā kā tas atteicies to izpaust, tie ir to nogalinājuši ar 3 sitieniem pa galvu. Pēc tam tie to apglabājuši neatzīmētā kapā. Vēlāk citi augstākie mūrnieki viņu meklējuši, atraduši šo nenosaukto kapu un pārabedījuši viņu kā pienākas ar visiem rituāliem Zālamana templī. Daudzi slepenie vārdi, simboli, roku žesti un citas brīvmūrnieku rituālā sastāvdaļas vēlāk tiek saistītas ar šo Hirama Abifa stāstu. Piemēram, vienā no līmeņiem jaunais biedrs iziet cauri simboliskai nāvei, kas atgādina šī Hirama Abifa nāvi, lai pēc tam simboliski atzimtu, uzzinātu slepenās frāzes un tādējādi iegūtu jaunu, iespējams dzīves uztveri mainošu pieredzi. Citā rituālā var tikt imitētas īpašas roku kustības, kuras tikušas izmantotas, kad atrakts Hirama Abifa apraktais ķermenis. Šis stāsts un tā simbolika ar laiku tika apaudzēta ar vēl papildus motīviem no alķīmijas, astroloģijas, numeroloģijas un kabalas. Ar to visu pamata mācības tika papildinātas galvenokārt 18. gadsimtā,
kad radās jau aprakstītā organizētā brīvmūrniecība. Kopumā brīvmūrnieku rituāli sevī iekļauj vairākus elementus, kas paredzēti, lai ietekmētu tās veicēju uztveri, kā piemēram dzirdi, redzi, runas spējas, ķermeņa stāvokli, pārvietošanās veidu. Var tikt pielietoti arī zināmi biedējoši elementi. Kaut kas, kas liek izkāpt biedram no komforta zonas un ierastās vides. Piemēram, ir rituāls, kura laikā jaunais biedrs ilgu laiku tiek turēts ar aizsietām acīm. Brīdī, kad tās tiek atsektas, viņš atrodas spožā ar daudzām svecēm apgaismotā telpā, kur pret viņa krūtīm ir vērsti vairāki spīdoši ieroči. Viens no rūpīgāk glabātajiem brīvmūrnieku noslēpumiem ir slepenais vārds, kuru atļaus zināt tikai meistara brīvmūrniekam. Atklātībā ir nonākušas vairākas šī vārda pierakstītās versijas no dažādiem laikiem, un tās var nedaudz atšķirties, bet šķiet, ka šis vārds varētu skanēt kā Mahabin vai Mahabon. Pastāv vairākas versijas par šī vārda nozīmi. Kā beidzamo piemēru vēlos pastāstīt par paredzēto dialogu, ko runā divi sveši brīvmūrnieku pārstāvji, ja vēlas pierādīt savu piederību brīvmūrniecībai un saviem līmeņiem. Brīdinu, ka lietošu brīvu šī teksta tulkojumu uz latviešu valodu, un tas var pilnībā nesakrist ar oficiālo Latvijas brīvmūrnieku tulkojumu, kuru tie lieto savās iekšējās lietās. Šeit tad būtu minētais dialogs. Vai tu esi brīvmūrnieks? Jā, kā man to zināt? Tu to zināsi īstajā laikā un vietā. Kāds ir tavs pirmais punkts? Pasaki man pirmo punktu, un es pateikšu otro. Pirmais ir sveicināt un slēpt, otrais ne mazāku sāpju dēļ, kā tās, kad pārgriež rīkli. Kur tu tiki uzņemts? Cienījamajā ložā. Kas padara ložu patiesu un pilnīgu? 7 meistari, 5 mācekļi, dienas gājienā no pilsētas, kur nedz suns rej, nedz gailis dzied. Kā stāv tava loža? Austrumos un rietumos, kā Jeruzālemes templis. Kur bija pirmā loža? Zālamana tempļa lievenī. Kura ir tavas ložas atslēga? Labi turēta mēle. Kur glabājas atslēga? Kaulu kastē. Kā mēs zinām par brīvmūrnieku noslēpumiem? Varbūt jautāsiet, kā mēs zinām šo informāciju. Nav gluži tā, ka brīvmūrniekiem ir izdevies vienmēr apslēpt savas iekšējās lietas. Zināmi manuskripti, kuros saredzami brīvmūrniecībai līdzīgi motīvi, nāk jau vismaz no 15. gadsimta, galvenokārt no Britu salām. Pirmie šādi piemēri ir 15. gadsimta sākuma rakstītais Mateja Kuka manuskripts, kuru vēlāk atklāja Londonas bibliotēkā 19. gadsimta otrajā pusē. Pirmās ziņas tieši no pašiem biedriem, kuri pārkāpa dotos klusēšanas zvērestus pēc pieņemšanas brīvmūrniecībā, atrodamas jau 2 gadus pēc oficiālās brīvmūrniecības dibināšanas 1717. gadā. Vēlākos laikos par brīvmūrniecību daudz rakstīja gan tās biedri, gan cilvēki, kas īpaši interesējās par šīm tēmām. Zināmākie darbi ir Alberta Paika darbs Morāles un dogma, kā arī Menlija Palmera Hola darbi, visu gadsimtu slepenās mācības un brīvmūrniecības slepenās atslēgas. Abi šie cilvēki bija 33. līmeņa brīvmūrnieki Skotu tradīcijas ložā, un viņu grāmatas ir pieejamas arī publiski. Īpaši daudz brīvmūrnieku slepeno dokumentu un liecību tika publiskotas pēc Otrā pasaules kara, kad vācu okupācijas režīms Francijā konfiscēja daudz ložu privātīpašumus, kā arī nopratināja un sodīja tās biedrus. Vēlāk liela daļa šo konfiscēto dokumentu nonāca Padomju Savienības rokās, bet pēc Padomju Savienības sabrukuma tie pamazām kļuva pieejami arī pētniekiem rietumos.
Mūsdienās daudzas liecības par brīvmūrniekiem, ieskaitot visu līmeņu iestāšanās rituālus un aprakstus, ir brīvi pieejams internetā, kur to var apskatīt jebkurš, kurš tikai meklē par šo tēmu. Tāpat ir bijuši vairāki gadījumi, kad, piemēram, žurnālisti iefiltrējas kādā ložā un nofilmē tajā notiekošo ar slēpto kameru. Kā jūs to redzat šajos kadros? Mūsdienās dažas no liberālākajām ložām reizēm pašas ir devušas tuvāku ieskatu sabiedrībai savās iekšējās lietās. Brīvmūrniecības vēsture Latvijā. Ziņas par brīvmūrniecību Latvijā ir jau no diezgan seniem laikiem. Pirmā loža mūsdienu Latvijas teritorijā dibināta 1750. gadā Rīgā un saucās Ziemeļzvaigzne. Tātad tas notika aptuveni 33 gadus pēc tā, kad izveidojās Anglijas lieloža. Tajā laikā Latvijas teritorija atradās Krievijas impērijā, un spriežot pēc pieejamās informācijas, tā varētu būt bijusi otrā pilsēta ar brīvmūrnieku ložām visā Krievijas impērijā, atpaliekot tikai no Pēterburgas. Vēlāk ložas Latvijas teritorijā parādījās arī Jelgavā, Liepājā un uz kādu laiku pat Aizputē. Pirmie brīvmūrnieki Latvijā bija pārsvarā garīdznieki. Nedaudz vēlāk arī dažādi baltvācu amatnieki un tirgoņi, kuru vārdi mūsdienu Latvijā neko daudz neizteiktu. Tomēr jau diezgan agri parādījās arī tādi brīvmūrnieki, kuriem bija lemts spēlēt redzamāku lomu latviešu vēsturē. Kā tādus varētu minēt Johanu Gotfrīdu Herderu, kurš laikā, kad uzturējās Rīgā, tika pieņemts Rīgas ložā pie Zobena. Herders ir slavens ne tikai ar to, ka viņš deva lielu ieguldījumu tautisko ideju attīstībā visā pasaulē, bet arī ar to, ka viņš bija pirmais, kurš lielāku uzmanību sāka pievērst latviešu tautas dziesmām un publicēja vairākas no tām savā krājumā. Gothards Friedrichs Stenders. Lai gan nav atrastu tiešu dokumentu par Stendera darbību kādā no brīvmūrnieku ložām, viņa darbos, piemēram, neilgi pirms nāves sarakstītajā darbā, kas saistīts ar alķīmiju un saucas Maģijas atslēga, vērojamas pazīmes, kas sastopamas pie brīvmūrnieku tekstiem. Līdzīgi arī ar viņa grāmatu Reliģijas patiesība. Pie tam ir droši zināms, ka viņš uzturēja ciešus kontaktus ar Kurzemes guberņas mūžnieku Johanu Albrechtu von Korfu, kurš bija ložu biedrs Dānijā un Norvēģijā, kā arī pats bija piedalījies ložas dibināšanā. Uzskata, ka Stenders varētu būt ar viņa palīdzību iestājies kādā no Dānijas ložām. Stenders savas dzīves laikā daudz ieguldīja latviešu rakstniecības attīstībā, izveidoja latviešu ābeci un vārnīcu. Viņš tiek uzskatīts par latviešu laicīgās rakstniecības aizsācēju. Vēl vērts pieminēt, ka viņš publicēja pirmo populāru zinātnisko grāmatu latviešu valodā Augstas gudrības grāmata. Garlips Mērķelis. Lai gan iespējams, ka laikā, kad Garlips Mērķelis sarakstīja savu slavenāko darbu Latvieši, viņš vēl nebija brīvmūrnieks, tad vēlāk viņš par tādu noteikti kļuva Rīgas ložā Mazā pasaule. Mērķelis uzturēja ciešus sakarus arī ar brīvmūrniekiem Vācijā, iestājoties Berlīnes ložā Friedrichs Vilhelms pie kronētās taisnības. Vēlākie darbi par latviešiem Vidzemē, Vidzemes senatne, kas ar saviem latviešu mitoloģijas atveidojumiem atstāja lielu iespēju uz agrīnajiem latviešu atmodas darbiniekiem, tāpēc jau pēc tā, kad Mērķelis pavisam noteikti bija brīvmūrnieks. Idejas, ko viņš pauda, sakrita arī ar citu brīvmūrnieku darbiem šajā laikā, un arī pirms tam. Tā piemēram jau 10 gadus pirms Mērķeļa latviešu izdošanas Rīgas domas skolas rektors Kārlis Filips Mihēls Snels bija publicējis darbu Baltijas provinču apraksts, kurā jau aprakstīja latviešu un igauņu zemnieku grūto stāvokli un nosodīja mužnieku izturēšanos pret tiem. Varbūt tikai sagadīšanās, bet Garlips Mērķelis tieši apmeklēja šo Rīgas domas skolu un iespējams vismaz daļēji iedvesmojās no Snella, kurš savukārt bija Rīgas brīvmūrnieku ložas pie Zobena biedrs. Kārlis Gotlobs Zontāks.
Viņš bija Vidzemes ģenerāla superintendants, kas tobrīd bija kāds 3. augstākais amats šajā provincē. Latviešiem viņš svarīgs ar to, ka viņš formulēja latviešu un igauņu draugu skolu un skolotāju semināru izveides nepieciešamību Vidzemes zemnieku likumdošanas aktos, kā arī publiski iestājās pret dzimbūšanu. Viņš bija Rīgas ložas Apollo biedrs. Liborijs von Bergmanis atveda uz Latviju vecākās atskaņu kronikas eksemplāru un izplatīja to. Dibināja Rīgas literāri praktisko pilsoņu savienību, kas izplatīja apgaismības laikmeta idejas Vidzemē. Darbojās Rīgas ložā pie Zobena. Johans Gotfrīds Ageluts, kurš 1824. gadā bija līdzautors Latviešu literārās biedrības dibināšanā, kas nodarbojās ar latviešu valodas, folkloras un kultūras izpēti, kā arī popularizēšanu. Tā bija viena no pirmajām tāda veida biedrībām, un viņš bija Rīgas ložas pie Zobena biedrs. Johans Friedrichs Hartknochs bija ietekmīgas grāmatu tipogrāfijas izveidotājs, izplatīja apgaismības laikmeta literatūru tagadējās Latvijas teritorijā, finansēja trūcīgu bērnu laišanu skolā, bija ložas pie Zobena biedrs. Nav atrastu ziņu, ka kāda brīvmūrnieku loža būtu eksistējusi Latgalē. Par tādu ir ziņas vienīgi no Polockas, kas tobrīd atradās vienā guberņā ar Latgales teritoriju. Tomēr ir ziņas, ka daļa no vietējās mužniecības Latgalē darbojās ārzemju ložās, piemēram Polijā Varšavā vai Lietuvas teritorijā Viļņā. Ir zināms, ka Latgales grāfs Hilzens un barons Heikings un arī daļa no Plāteru dzimtas pārstāvjiem bija bijuši brīvmūrnieki. Ar brīvmūrniekiem bija saistīts arī Latgales mužnieks Kazimīts Buļņickis, kurš sarakstīja darbu par Latgali un tās iedzīvotājiem sauktu Inflanti. Tajā, neskaitot citas lietas, viņš runāja arī par zemnieku grūto stāvokli un nepieciešamību to uzlabot. Jāpiemin gan, ka kopējais brīvmūrniecības stāvoklis Krievijā bija mainīgs. Bija gan laiki, īpaši pie Katrīnas II, kad brīvmūrniecība Krievijā piedzīvoja uzplaukumu, gan arī vairāki laiki, kad tā tika aizliegta vai citādi apspiesta. Īpaši tas notika pēc lielās Franču revolūcijas un dekabristu sacelšanās, jo vara Krievijā baidījās, ka brīvmūrniecības darbība varētu veicināt revolucionārās kustības Krievijā. Laikā, kad brīvmūrniecība bija aizliegta, daļa no bijušajiem brīvmūrniekiem pārgāja uz atklātām organizācijām. Tā piemēram, 1797. gadā Rīgas ložas pie Mazās pasaules biedri nodibināja dziedāšanas biedrību Eifonija, kas darbojās līdz pat Pirmajam pasaules karam. Šai biedrībai bija sava nozīme dziedāšanas tradīciju izveidošanā šajā teritorijā. Aizliegto brīvmūrniecības ložu biedri bija iesaistīti arī 1802. gadā dibinātās Rīgas literāri praktiskās pilsoņu savienības veidošanā, kura izdeva savu laikrakstu. Tāpat 1817. gadā tika dibināta Kurzemes literatūras un mākslas biedrība, bet 1824. gadā dibināja Latviešu literāro draugu biedrību. Šīm biedrībām bija liela nozīme apgaismības laikmeta ideoloģijas izplatīšanā Baltijā. Savā ziņā varētu teikt, ka mūsu zemē izveidojās pretēja situācija nekā daudz kur citur Eiropā. Ja kopējās Eiropas tendencēs var redzēt, ka sākumā izplatās šīs apgaismības idejas un tikai tad aizvien vairāk dibinās brīvmūrnieku ložas, tad Latvijas gadījumā sākumā bija brīvmūrnieku ložas un tikai tad izplatījās apgaismības idejas. Lai kā arī būtu, līdz pat 20. gadsimtam latviešu brīvmūrnieku vidū praktiski nebija. Varbūt vien ar kādiem retiem izņēmumiem. Ložās dominēja baltvācieši. Pirmā loža, kurā nopietni sāka iesaistīties arī latvieši, bija 1924. gada 17. novembrī Rīgā dibinātā Jāņuguns loža, starp kuras dibinātājiem bija arī latvietis, tālbraucēju kuģu kapteinis Mārtiņš Sniķers. Arī šajā ložā vairums biedri tomēr bija baltvācieši.
Tomēr tajā darbojās arī tādi zināmi latvieši kā Andrejs Krastkalns, kas bija Rīgas latviešu biedrības priekšnieks, Alfrēds Andersons, Rīgas pilsētas galva, Ādolfs Kaktiņš, operdziedātājs, un Pēteris Ozoliņš, Rīgas latviešu teātra direktors. Zināms, ka brīvmūrnieki bija Latvijas ārlietu ministrs Vilhelms Munters, prezidents Gustavs Zemgals, Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta vadītājs trimdā Kārlis Zariņš, kā arī Zemnieku savienības Rīgas nodaļas priekšnieks un Latvijas ārlietu ministrijas preses nodaļas vadītājs Alfrēds Bīlmanis. PSRS laikā brīvmūrniecība Latvijā nepastāvēja, bet tās darbība tika atjaunota 1993. gadā, kad atkal tika atvērta loža Jāņuguns. Laikā no 2002. līdz 2020. gadam tika atjaunotas daudzas citas agrāk pastāvējušās ložas Latvijā. Ziemeļzvaigzne, Pie zobena, Apollo, Enkurs, Hanzas uzticība, Mazā pasaule, Kastor un Pie 3 kronātiem zobeniem. 2020. gadā dibinātas arī divas pavisam jaunas Latvijas ložas – Gaujas gaisma un Pie 3 Latvijas zvaigznēm. Šīs ložas darbojas pie dažādām tradīcijām, piemēram, vācu AFAM rituālā, Cinendorfa rituālā, Festlera rituālā, kā arī emulācijas rituālā. Ir ziņas, ka Latvijā pastāv arī ložas, kas darbojas skotu rituālā. Tā, piemēram, 2004. gadā tika atvērta skotu rituāla loža Clavis Rigensis, kā arī Kapituls Tempļa pils un vēlāk Areopāgs Garlips Merķelis un konsistorijas Johans Gotfrīds Herders. Un, cik es sapratu, tad tie visi ir atsevišķi nosaukumi tieši šiem skotu rituāla ložu paveidiem. Latvijā pastāv arī neordinārās ložas, kuras parastā brīvmūrniecība neatzīst. Tā 2007. gadā Rīgā nodibināja sieviešu ložas Burvju flauta un Rīta zvaigzne. Latvijā pastāv arī iepriekš pieminētā ar 99 līmeņiem strādājošā Memfisas Misraīma tipa loža Akhet, kas dibināta 2018. gadā Rīgā. Tā kā, cik varam redzēt, brīvmūrniecība Latvijā ir ļoti dažāda. Pēc 2017. gada intervijā laikrakstam Dienas sniegtās informācijas, regulārajās brīvmūrnieku ložās uz to laiku kopumā bija aptuveni 300 biedri, bet nav īsti zināms, cik to ir neregulārajās ložās. Kopumā nav daudz oficiālās informācijas, kuri no mūsdienu Latvijas iedzīvotājiem darbojas brīvmūrniecībā. Bet ir skaidri zināms, ka tāds ir piemēram ārsts un Latvijas universitātes profesors Valdis Pīrāks un bijušais Rīgas domnieks Jānis Mārtiņš Skuja, kā arī žurnāla Dadzis galvenais redaktors Andris Ruģēns. Brīvmūrniecības tumšās puses. Dalība šādās liela apjoma slēgtās organizācijās nenāk arī bez savām tumšajām pusēm. Lai gan vismaz oficiāli brīvmūrnieku loži noteikumi aizliedz izmantot savus kontaktus organizācijā, lai bīdītu savas personīgās, ekonomiskās, politiskās vai citas intereses, daudzas cilvēku liecības runā par to, ka tas tomēr notiek. Brīvmūrniecība ir viena no skaitliski lielākajām organizācijām pasaulē. Šobrīd pasaulē tai varētu būt aptuveni 4 miljoni biedru, un pagātnē šis skaitlis bija vēl lielāks – ap 6 miljoni. Papildus tam daudzi brīvmūrnieki ieņem amatus, kas saistīti ar īpašām varas pozīcijām. Man neizdevās atrast tādu statistiku par Latviju, bet skatoties uz tādām valstīm kā ASV, apvienotā karaliste un Francija, novērojams, ka īpaši liels to biedru īpatsvars darbojas tādās profesijās kā uzņēmējdarbība, tieslietas, valsts pārvalde, policija un militārā sfēra. Tāpat tā ir diezgan izplatīta starp ārstiem, māksliniekiem un arhitektiem. Kā redzams, tās ir profesijas ar lielu ietekmi uz visas sabiedrības dzīvi.
Lai gan brīvmūrniecība ir biedrība, kas vairāk orientējas uz savu biedru pašattīstību, dažādu filozofisku un misticisma jautājumu risināšanu un labdarību, organizācijas struktūra un slava neizbēgami noved arī pie daudzu augstprātīgu un sautīgu cilvēku iesaistīšanos tajā. Tas noved pie dažādiem negatīviem scenārijiem. Piemēram, savu cilvēku bīdīšanu izdevīgos amatos, ignorējot prasmīgākus kandidātus, kas nav organizācijas biedri, negodīgu konkurences paņēmienu pielietošanu, lai izstumtu no tirgus konkurentus, kas nav brīvmūrnieki. Tāpat ir ziņas par korupciju policijas un tieslietu sektorā, kas īpaši izcēlās pagājušā gadsimta beigās apvienotajā karalistē. Un, protams, dažādām politiskajām intrigām. Piemēram, ASV ir bijuši laiki, kad starp aktīvajiem politiķiem valsts iestādēs bija tik daudz brīvmūrnieku, ka tika radīta pat īpaša pretmasonu politiskā partija, jeb tā saucamā Morgana afēra. Ir bijuši pat gadījumi, kā piemēram Itālijā, kad masoniem līdzīgas organizācijas biedri plānojuši valsts apvērsumu. Šajā gadījumā gan brīvmūrnieku organizācijas noliedza, ka šī biedrība būtu bijusi īsta brīvmūrnieku loža, ka tā ir tikai izmantojusi brīvmūrniecībai līdzīgu formu. Tomēr, jebkurā gadījumā, pat ja šis gadījums nebija saistīts ar brīvmūrniekiem, ir gana daudz citi skandāli, kas reāli saistīti ar brīvmūrnieku ložām, vai precīzāk to atsevišķiem biedriem. Ja brīvmūrnieki vēlas uzlabot sabiedrības attieksmi pret sevi, tad tiem noteikti daudz vairāk jāpiestrādā pie tā, lai ierobežotu šādu nelietīgu savas organizācijas kontaktu izmantošanu. Secinājumi. Nobeigumā jāsacina, ka brīvmūrniecība ir viena no lielākajām un vēsturiski arī ietekmīgākajām organizācijām pasaulē. Savus zieda laikus tā pieredzēja 18. un 19. gadsimtā, kad, izplatot apgaismības laikmeta ideoloģiju, tās biedri patiešām veicināja uzskatu sistēmu un varas maiņu daudzās pasaules valstīs. Nevarētu teikt, ka apgaismības gadsimta idejas un darbības pieder tikai brīvmūrniekiem. Tā tas nav, tomēr tie neapšaubāmi veidoja nozīmīgu daļu šī laika procesos. Vai šī ietekme bija laba vai slikta, tas atkarīgs no tā, no kāda skatu punkta uz to skatās. Ja cilvēkam liekas labas šīs galvenās apgaismības laikmeta idejas, tad uz brīvmūrnieku darbību var skatīties pozitīvi. Turpretīm, ja kādam bija tuvākas iepriekšējo režīmu vērtības, tad viņam brīvmūrnieku darbība var likties kā kaut kas graujošs un varbūt pat ļauns. Brīvmūrnieku kustība atstāja lielu iespaidu arī uz Latviju, īpaši 19. gadsimta sākumā, un uz pirmās latviešu atmodas kustības dalībniekiem. Brīvmūrnieki un cilvēki, kas ar tiem bija saistīti, iestājās pret dzimbūšanas stāvokli un deva atbalstu latviešu izglītībā un kultūras kopšanā, kā arī visai spēcīgi ietekmēja agrīnos latviešu uzskatus par savu vēsturi un mitoloģiju, kuriem daļai seko cilvēki arī mūsdienās. Protams, jāatceras, ka brīvmūrnieki tomēr ir uz savu individuālo attīstību orientēta biedrība, un bieži vien iekšējās nodarbes, izklaides un aizraušanās ar saviem rituāliem aizņem vairāk brīvmūrnieku laiku nekā palīdzība apkārtējai sabiedrībai. Jāņem vērā, ka brīvmūrniecības sistēma drīzāk dod tikai darbības formu, nevis jau gatavu saturu. Tas, ko ar to dara tās biedri, bieži ir vairāk atkarīgs no katra individa atsevišķi, kā arī, protams, no apkārtējās pasaules ietekmes un tobrīd tajā valdošajām ideoloģijām. Lai aprakstītu visus brīvmūrnieku rituālus un leģendas, vai arī lai pastāstītu par visiem tās galvenajiem biedriem un to dalībām pasaulē nozīmīgos notikumos, būtu nepieciešami daudz raidījumi. Šeit devu tikai virspusīgu ieskatu šajā daudzslaņainajā tēmā. Vai brīvmūrnieki jau nospēlējuši savu galveno vēsturisko lomu, vai arī no tiem nākotnē sagaidāms kas jauns, rādīs tikai laiks.
Varbūt tie vienkārši ar laiku atmetīs misticismu un noslēpumainības plīvuru un vienkārši kļūs par atklātām organizācijām. Tā tas notika ar ložām Latvijas teritorijā laikos, kad brīvmūrniecība Krievijas impērijā tika aizliegta. Bet vai šādā gadījumā tie vēl būs tie paši brīvmūrnieki? Laikam jau nē. Tas arī šoreiz būtu viss par šo tēmu. Būšu priecīgs dzirdēt jūsu viedokli par brīvmūrniekiem, kā arī pēc iespējas atbildēt uz jūsu jautājumiem. Ja patika šis raidījums, iesaku nospiest pogu patīk un padalīties ar to tālāk. Tas ir labākais veids, kā atbalstīt šo kanālu. Aicinu apskatīt arī citus raidījumus šajā kanālā un abonēt to. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!